Šovakar piedāvāšu tēmu, kas man personīgi ir aktuāli jau vismaz 30 gadus, un kur pēdējo nedēļu laikā ir saņēmusi tādu īstu degmaisījumu devu, ja tā var teikt, tādā kvēlojošu ogļu saturā. Es runāju par notikumiem 23. janvāra vakarā, kad Latvijas futbola klubs RFS radīja Eiropas mēroga sensāciju, taču kaut kā pilnīgi paradoksāli lietu vai pretēji lietu sagaidāmajai kārtībai latviešu prāts plašā sabiedrībā bija praktiski pilnībā koncentrēts uz viņa prātu briesmīgiem notikumiem saistībā ar šeit atbraukušajiem aptuveni 2,5 tūkstošiem Ajaks līdzjūtēju. Tā kļuva par tādu centrālu tēmu visdažādākajos medijos Latvijā. Tika organizēta pat īpaši raidījumi, kā tur Latvijas Radio 1, dažādi sižeti, ja. Vēlāk gan visam nomierinoties izrādījās, ka čurāšana pie pieminekļa visticamāk pat ir pilnībā mīts, uz ko norāda policijas pārstāvji. Katrā gadījumā pamatīgi pārspīlēts tas viss ir, ja. Policija tur ir bijusi klāt, uzraudzījusi pie pieminekļa notiekošo, ja. Izrādās, ka arī petardes tādu būtisku kaitējumu nav nodarījusi, un beigās vispār rodās tāda sajūta, ka kādam tik ļoti gribējās šo visu padarīt par sensāciju, par kaut kādu cūcību, par kaut ko neaptveramu kriminālu. Esot arī piekauts 4 minūtes it kā spārdīts žurnālists, kurš gan īsi pēc šī nežēlīgā akta tiešraidē runā televīzijā, neredzam nekādām pazīmēm, ja, un kurš izrādās ļoti mīl hokeju, un tagad futbols viņam nepatīkot vēl vairāk. Cilvēks, kurš būdams žurnālists, neievēro žurnālistam pašsaprotams rīcības, ja, uzvedības lietas, atpazīšanas kaut kādas zīmes vai izpratni vispār par vidi, kurā darbojās, ja, lien ar kameru barā pret straumi, brutāli filmējot cilvēkus, turklāt, neizprotot, kur viņš vispār ir nonācis. Ja, un sociālie tīkli pārklājas ar naidu pret futbolu pilniem komentāriem, līdz pat absolūtam absurda līmenim, diskutējot pat par mūsdienu pasaulē pilnīgi neiespējamām lietām, kā piemēram futbola aizliekšanu Latvijā, saprotams, nekādu futbola stadionu celšanu nevajag, pilnībā ignorējot to, ka futbols ir ar atrāvienu populārākais un galvenais sporta veids pasaulē. Eiropā ir pilnīgi neatņemama jaunāko laiku kultūras un vēstures sastāvdaļa, arī pietiekami nozīmīga, es teikšu, ekonomikas daļa. Un es runāju par Eiropu, par Eiropas Savienību, kas ir vistiešākā vide, kurā mēs dzīvojam, ar kuru mēs sevi identificējam, vide, uz kuru esam tiekušies, veiksmīgi tiekot prom no PSRS, no smagā austruma kaimiņa kundzības un cilvēkiem, kuri kaut nedaudz seko līdzi Eiropā un pasaulē populārākā un zināmākā sporta veida norisēm. Viss, kas tajā vakarā notika Rīgas centrā, šķiet tāda absolūta ikdiena un nekas īpašs. Un šajā stāstā RFS sasniegums, kas starptautiskās rezonanses ziņā pilnīgi noteikti ir starp pašiem lielākajiem notikumiem Latvijas sporta, un es teiktu ne tikai droši vien vēsturē, paliek pilnīgā perifērijā. Un ir sajūta, ka caurmāla Latvija tas īpaši arī neinteresē. Un šis te atgadījums ir tikai tāds spilgts piemērs, manuprāt, tādā ilgstošā notikumu ķēdē. Un, tieši šajās dienās tad līdz ar to arī sāsinājās šis te jautājums, kurš parādās arī 26. mantojuma nosaukumā, kas, kā jau minēja arī man pašam, ir bijis aktuāls jau vismaz 30 gadus, uzmanīgi vērojot sporta norises un sabiedrības reakcijas uz dažādiem notikumiem Latvijas sportā. Ja. Šis te jautājums, kāpēc latvietis nav iemīlējis futbolu, tas varbūt tādā pašā vieglākajā variantā, un brīžiem jāuzdod ir pat tādā līmenī šis te jautājums, kāpēc latvietim nepatīk futbols, vai pat varbūt kaut kādos segmentos ir pat tāds naida variants, ar kur es arī esmu sastapies pietiekami daudz minētajā laika periodā, un kurš varbūt ir pat jautājumu formai tāds godīgāks un reālāks jautājums. Ja? Un latvietis šajā gadījumā es varbūt vairāk runāju tieši par etnisko izcelsmi, ja? Tātad nevis varbūt par kaut kādu politisku nāciju, kuru ar savu identitāti veido dažādu etnisku piedarību cilvēku šeit Latvijā, ja? Bet tieši varbūt es runāju par etniskajiem latviešiem, jo ar tiem pārsvarā ir
Nu, manā sarakstā laikam sanāk 9 argumenti, kuriem es mēģināšu iziet cauri. Kāpēc tas tā varētu būt noticis? Tas ir hipotētiski apgalvojumi, ja, nedaudz pakavēšos pie kāda, varbūt bišķi ilgāk, pie kāda īsāk. Sākšu ar pirmo, ar pašu galveno, manuprāt, atslēgas punktu. Iespējams, ka kāds šajā brīdī prasīs, bet ko tad tur viņš nerunā par sportiskajiem aspektiem futbolā, taču mēs esam lūzeri, ja, šis te pazīstamais mīts, vai ne, tur neko nevaram, zaudējam visu laiku Gibraltāram un Andorai, pasniekiem un skolotājiem, ja. Protams, ka šo es noraidu uzreiz, kā pilnībā nepiemērotu argumentu, jo